kazlēniņi, mē, 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 kaķīšis ir ņau, 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 sunīt saka vau, zosis saka gā, 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 kazlēniņi, mē, 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 kaķīšis ir ņau, 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 sunīt saka vau. Štutgartas latviešu skoliņa ir dibināta 2012. gada 23. aprīlī. Pašu mazāko bērnu nodarbības vada skolotāja Anna Kļaviņa pēc lācīšu rūcīšu izstrādātās programmas. Skolotājas Sandra Garklāva un Rita Ciemlēja strādā ar vidējās grupas bērniem. Skoliņu patreiz apmeklē apmēram 30 bērnu. Atsaucoties uz skolas direktori, mūs visus vieno viens mērķis – veidot vidi, kurā bērni var lietot latviešu valodu un tiek dota iespēja uzturēt latviešu kultūras mantojumu. Skoliņas telpas atrodas Štutgartas pievārtē, Dienvidu draudzes baznīcā Eslingenā, kas bija nozīmīga daudziem simtiem pēckara bēgļiem no Latvijas, jo šeit atradās dībīšu nometnes. Skoliņas vadībā un veidošanā aktīvi piedalās vecāki. Ar kokli bērns iepazīstina Miķeļa un Audra mamma Sigita. Mēs nododam tālāk latviešu tradīcijas un svinam kopā svētkus kā Lieldienas un Jāņus.